Valsts budžets 2026. gadam ir budžets drošākai nākotnei. Kopējie izdevumi plānoti ap 18 miljardiem eiro, nodrošinot finansējumu drošībai, veselībai, izglītībai un ekonomikas attīstībai. Lielākā daļa, jeb 34%, paredzēti sociālajai aizsardzībai, pensijām, pabalstiem un citam atbalstam. 14,2% paredzēti ekonomikas attīstībai, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, zivsaimniecībai un transportam. 13,5% izdevumu paredzēti Eiropas Savienības fonda maksājumiem, valsts parāda pārvaldībai un pašvaldībām, aizsardzībai un drošībai 12,2%, veselībai 10,6%, izglītībai 7,5%, bet sabiedriskajai kārtībai 6%, finansējums kultūrai, atpūtai un reliģijai 1,4%, videi 0,4%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 0,2% apmērā.